Tātad, romantisms. Tā nebija tikai mākslas kustība. Tā bija īsta revolūcija, kas pilnībā apgrieza kājām gaisā to, kā cilvēki redz pasauli. Tas bija laiks, kad sirds, tā teiks, pieteica karu prātam, un šodien mēs izpētīsim, kā šis dumpis mainīja visu. Lai saprastu, par ko ir stāsts, padomāsim par vienu jautājumu, kas trāpa pašā romantisma nervā. Kāda vispār ir jēga no sapņiem, no nebeidzamiem ceļojumiem, it īpaši pasaulē, kas no mums prasa tikai un vienīgi loģiku, kārtību un skaidru aprēķinu? Un lūk, atbildi, ko sniedza romantiķi. Just, vienkārši just to, ka esi dzīvs, un just ar pilnu jaudu, visā intensitātē, pat ja tās ir ciešamas, jo tieši tas esot dzīves patiesais mērķis. Šī viena, šķietami vienkāršā ideja, bija tā dzirkstele, kas aizdedzināja veselu laikmetu. Bet, lai pa īstam novērtētu šo jūtu sprādzienu, mums ir jāatgriežas nedaudz pagātnē, pasaulē, pret kuru šī revolūcija vērsās. Tā bija apgaismības laikmeta pasaule, kuru pilnībā pārvaldīja prāts, skaidri noteikumi un absolūta kārtība. Iedomāsimies to kā perfektu, harmonisku grieķu templi, kur viss ir loģisks, simetrisks un paredzams. Prāts stāv pāri visam, sabiedrība ir svarīgāka par individu, noteikumi ir svēti. Bet horizontā jau vārījās vētra, un tā bija romantisma dvēsele, kas kliedza pēc emocijām, dievināja vientuļo individu un sludināja absolūtu brīvību. Viss sākās ar lielu solījumu. Apgaismība ticēja, ka ar tīru loģiku mēs varam uzbūvēt ideālu sabiedrību. Bet tad notika Franču revolūcija, kas no cerību stariņa pārvērtās asiņainā terorā. Un šis skaistais sapnis par prāta triumfu sabruka pīšļos. Cilvēki pēkšņi sajuta milzīgu tukšumu. Izrādās, ar loģiku vien dvēseli nepiepildīsi. Un, protams, šī milzīgā vilšanās izraisīja tikpat spēcīgu pretreakciju. Sākās protests, tā bija jūtu revolūcija pret augstu, bezpersonisku pasauli un tās normām. Un lūk viņu manifests, ja tā var teikt. Tajā skaidri un gaiši pateikts, emocijas un intuīcija ir daudz svarīgākas par augstu prātu. Viena cilvēka unikālā iekšējā pasaule ir vērtīgāka par jebkādu sabiedrības harmoniju. Un pats galvenais, māksla ir absolūti brīva. Neviens nevar pateikt ģēnijam priekšā, kā viņam ir jārada. Labi, tagad ķersimies klāt pašai būtībai. Kādi tad īsti bija šīs jaunās, kaislīgās pasaules pamatprincipi? No kurienes viņi smēlās savu patiesību? Viens no galvenajiem saukļiem bija šis – ikdiena ir mākslas nāve. Romantiķiem šķita, ka tā īstā, patiesā realitāte nav vis ikdienas pelēcība, rūpes par naudu un maizi, nē. Patiesā pasaule ir kaut kur augstāk, ideālu valstībā, un to var sasniegt tikai ar iztēli, ar mākslas palīdzību. Tā ir kā tāda pils mākoņos, ko uzceļam lasot grāmatu vai klausoties mūziku. Un tas mūs noved pie viena no romantisma centrālajiem jēdzieniem, pie pasaules dualisma. Tā ir ideja, ka mēs visi esam it kā iesprostoti starp divām pasaulēm. Viena ir šī te materiālā, kurā jāēd, jāguļ un jāmaksā rēķini, bet otra, tā ir ideālā garīgā pasaule, pēc kuras mūsu dvēsele nepārtraukti ilgojas. Un te ir tas traģiskais skaistums. Šo ideālo pasauli nekad nevar pilnībā sasniegt. Bet tieši šī mūžīgā tiekšanās, šī cīņa piešķir mūsu dzīvei jēgu. Līdz ar to, protams, pilnībā mainās arī mākslinieka loma sabiedrībā. Viņš vairs nav vienkārši talantīgs amatsnieks, kurš izpilda pasūtījums, nē. Viņš kļūst par ģēniju, par vizionāru, kurš redz to, ko parastie mirstīgie neredz. Viņš ir tas, kurš rada jaunus noteikumus, nevis akli seko lecajiem. Savā ziņā viņš kļūst par jaunas reliģijas, pašas mākslas augsto priesteri. Protams, šādai jaunai filosofijai vajadzēja arī jaunus varoņus, vai ne? Un tie parādījās gan reālajā dzīvē, gan, protams, literatūrā. Paskatīsimies uz šiem jaunajiem arhetipiem. Tie ir dumpinieks kā dzejnieks Bairons, kurš cīnās pret visu un visiem. Tie ir vientuļš vērotājs, kurš bēg no sabiedrības, lai meklētu patiesību dabā. Tie ir pat ārprātīgais, kuru sabiedrība nesaprot, bet kurš patiesībā redz pasauli daudz dziļāk. Lai cik dažādi viņi būtu, viņus visus vieno viena lieta. Viņi dzīvo ar maksimālu intensitāti un klausa tikai savam iekšējam kompasam, pat ja tas nozīmē konfliktu ar visu pasauli.
Labi, no filozofijas un varoņiem pāriesim pie taustāmākām lietām. Kā tas viss izskatījās un galvenais izklausījās? Kā šī jūtu revolūcija pārveidoja mākslu, mūziku un literatūru? Un kas ir interesanti, katra māksla atrada savu īpašo valodu, kā par šo runāt. Glezniecībā, piemēram, Kaspara Dāvida Frīdriha darbos, mēs redzam mazu cilvēciņu pret milzīgu diženu un bieži vien biedējošu dabu. Mūzikā. Beethovens vienkārši salauza visas klasiskās formas, jo tās bija par šauru viņa emocijām. Un literatūra mums uzdāvināja kaislīgo, dumpīgo varoni, kurš cīnās par saviem ideāliem. Bet iedvesmu romantiķi meklēja ne tikai sevī. Viņiem bija divas lielas, varētu teikt, apsēstības. Pirmā bija pagātne, īpaši noslēpumainie viduslaiki ar savām gotiskajām pilīm un bruņiniekiem, un otrā bija daba, bet nevis tāda kopta un apļauta, bet gan mežonīga, neskarta, pat bīstama daba. Kāpēc? Jo tās milzīgais spēks un bezgalība bija kā spogulis viņu pašu dvēseles vētrām. Labi, bet varbūt tagad šķiet, interesanta vēsture, bet ko tas mums dod šodien? Patiesībā romantisma atbalsis ir visur, un tās ir daudz skaļākas nekā varētu iedomāties. Padomāsim par to. Pati ideja par nāciju, kas balstīta uz tautas pasakām, folkloru un kopīgu vēsturi, tas ir vistīrākais romantisms. Šausmu žanrs ar saviem spokainiem romāniem. Pat tas seriāls, ko mēs skatāmies vakaros, kurš tiek publicēts pat daļām un liek mums nepacietīgi gaidīt nākamo sēriju, šo formātu izgudroja romantiķi. Viss ir audzis no šīm saknēm. Un ja gribas redzēt visu šo pārmaiņu vienā kadrā, tad labāka piemēra par šo nebūs. Paskatāmies uz Mocartu. Akurāts, sapucēts galma darbinieks, kurš raksta mūziku sabiedrībai, un tad paskatāmies uz Beethovenu. Brīvs, neatkarīgs ģēnijs ar mežonīgu matu ērkuli, kas komponē no savas dvēseles dziļumiem. Visa laikmeta filozofija ir redzama viņu frizūrās. Un lūk, tas mūs noved pie jautājuma, kas šķiet nekad nenovecos. Jautājumu, ko uzdeva romantiķi un ko mēs uzdodam sev joprojām. Kas tad īsti valda mūsu pasaulē un mūsos pašos? Prāts vai jūtas? Šī lielā cīņa starp sirdi un prātu tā turpinās. Katru dienu, katrā no mums.